ar osām, tas bija trauks, vienkārši trauks no dabas materiāla. Un es teicu Andrītim, labi, Andrīt, atvedīšu, kaut skaidri zināju, ka neatvedīšu. Kur es varu dabūt tādas vecas lietas, bet kur viņas ir. Un teicu, labi, atvedīšu. Un es atvedu, jo nebija paredzēts bija paredzēts tikai līdz Krasnojarskai braukt, tur represētos intervēt, latviešus atrast, kuri palikuši Sibīrijā dažādu iemeslu dēļ. Bet radās izdevība aizbraukt 300 km uz attālo 300 km Ķukķetu uz ziemeļa austrumiem, uz ziemeļa rietumiem no Krasnojarskas, un intervēt izcilu ģeogrāfijas un vēstures skolotāju Loškinas kundzi, Valentīna Loškina, izcils cilvēks, kurā Ķukķetas vidusskolā iekārtojas muzeju, kur stāsta arī represētiem ir savs stendiņš, Otrā pasaules kara puikām un tēviem un dēliem, kuri no Sibīrijas tika sūtīti šeit uz Eiropas pusi cīnīties ne par ko un kādēļ. Un viņa stāsta, muzejā tā ir nakts jau, viņa stāsta, un es domāju, ka es nevaru paprasīt viņai, lai viņa no saviem stendiem dod man to iesoku un krinku. Es šos te redzu tos priekšmetus, un otrkārt, kā es viņus atvedīšu, kā lidmašīnā tikt, jo visu pārbaudu krietni. Un viņa saka beigās, Ingrīda, ja jūs ko gribat, ņemiet, jā, man bērni sanesīs tāpat, atkal, jā. Tātad vienmēr ir tādi teikumi, kurus sakot, lai gan runāju jau tik ilgus gadus, jā, vienmēr kaut kā sažņaudas kaklā. Lūk. Un šī ir tā, tad atvedu Andrim, izdevās atrast, zināja jau, ko meloši, man prasīs, kāpēc ir, izdevās pat tad nesadauzīt, un izdevās priekšmets atvest, un galdiņu šādu taisni, tādu galdiņu es ieraudzīju arī Ķukķetas muzejā. Un pie šī galdiņa Melānija, tad, kad jūt, ka viņa mirst, jo viņa nebija nekādu cerību atgriezties. Viņa bija jau ieēst, praktiski nevarēja neko. Ļoti vāji. Kas viņai bija? Tuberkuloze vai? Nē, audzējs. Bet labdabīgi audzēja, droši vien, ka milzīgs, es nemāku tiks precīzi teikt, bet milzīgs miomas droši vien, jā, un kas aizņem lielu daļu vēdera dobumu jau. Bet Ķukķetā bija, kas bija? Ķukķetā bija slimnīca ar atsevišķu ķirurģisku nodaļu, rentgena nodaļu, dzemdību nodaļu, atsevišķas mājas. Tās viss redzēja, protams, pussabrukušas, ja. Tātad Ķukķeta bija rajona centrs. Rajona centrā viena asfaltēta ieliņa tagad joprojām ir, nevis vairāk, ja. Bet skaitījās rajona centrs, bet Ķukķetā slimnīca. Slimnīca ar ārkārtīgi augstu līmeņu, zāļu nekādu praktiski. No ēteris, kas bija tolaik jau arī mums, man liekas, vienīgā narkoze, zāļu nekādu, bet kā augsts līmenis, no kurienes sievas, ko jūs varat pateikt uz šo? Izsūtītie ārsti no kurienes? Latvijas. Nē. Nezinu, Ukrainas, Čehijas. Pirms tam Krievi. 30. gadi. Jā, vēl agrāk varbūt, jā, 30. gadi, kad kolhozs dibināja 20. gadu beigas pat, jā, no Ļeņingradas, tie bija no Ļeņingradas, no slimnīcām, visaugstākās klases, arī ebreji vai žīdi, vienalga kā to sakām, visaugstākās klases, jā, rokas, visaugstākās klases, bet instrumenti praktiski nekādu, bet ārkārtīgi zināšanas lielas, un ārkārtīgi liela tīrība un sterilitāte. Un Melānija gandrīz bija kā tāds izmēģinājuma trusīts, tā nedrīkstētu teikt, bet riskēja, vienkārši riskēja, ja, kas būs, apņēmās, operēsim. Bet Melānija, domājot, ka viņa neizdzīvos pirms tam, uzraksta būtībā pirmo, jau domā, racionāli domā, kas paliks aiz viņas. Viņa mirst, un dēla nav Sibīrijā tajā brīdī. Viņš Latvijā šeit. Viņa mirst, un viņa domā, lai dēlam paliek kāda atmiņa par tēti, Aleksandru,
kura vairs nav, kurš ir nošauts jau 42. gadā, un sievām tiek melots visu laiku, ka viņi ir dzīvi, bez tiesībām sarakstīties, un daudz domājot, es saprotu, ka būtībā labi, ka meloja, jo viņas ticēja. Ticība turēja pie dzīvības. Viņas ticēja, ka viņi ir dzīvi. Nu, lūk, un viņa raksta atmiņas par sevi, par tēti, par Latviju, dēlam Alnim. Raksta šeit, sēžot šeit, nevis šeit, bet Sibīrijā, sēžot pie galdiņa, kādas tās papīras, es sīkumos nepaspēju izprasīt, vai tās bija kaut kāda rēķinaveža papīra otrās puses, vai no Latvijas tomēr atsūtīja kādu papīru gabaliņu, nezinu, tik precīzi nevaru pateikt. Bet katrā ziņā tas ir Melānijas rokraksts, lapa, ko es tur rokā, un viņa saka tā, šajā grāmatā, tad viņa aizsūta, uzraksta un aizsūta, paspēja aizsūtīt uz Latviju. Kāda grāmata, lapas kopā, šajā grāmatā ir 200 stāsti, 192 bildes un neskaitāmi daudz no sirds teiktu vārdu. Sākta 11. maijā, 49. gadā, pabeigta 2. maijā, 50. gadā, dažas rindas no grāmatas priekšvārdiem. Es gandrīz dotu, kam ir brille, es atnācu lielīgi, bez brilles, bez domāšanas. Sanās baltās dienās tu man rāpies klēpī un šķelmīgs maidīdams lūdzies, mamīt, lūdzu, izstāst vienu pasaku dēļī, nav laika, jāmācās, jāraksta, jāskrien uz darbu, gan kādu citu reizi. Nesenos melnos vakaros tu nosalis līdi migā un dribinādamies čukstēji man pie auss. Mamīt, nu pastāsti, man kaut ko parunāsimies drusku, dēliņ, man nav spēka, ne domāt, ne runāt. Gan jau kādreiz pastāstīšu, es neesmu to aizmirsus, un tu tagad savās rokās turi biezu grāmatu, tā viņa raksta 2 ar daudz stāstiem par dabu, dvēseli un cilvēku likteņiem. Es gribētu, lai šī grāmata dzīvē tev aizstāja manu vietu. Nes tev māte svētību, dzīves izpratni un palīdzību, lai grūto dienu tā dara vieglāku, neatrisināmo vienkāršāku un tālo tuvu. Mamma. Sibīrijā